Atsākās pārēde. Laukumā devušās Islandes un Igaunijas valsts vienības, Igaunija zilijos sporta tērpos un Īslande sarkanajos. Īslandē ar sākumu sitienu iegūst pati savu bumbu, spēle atbalstā. Igaunija ļoti cieši sedz. Spēlētājs ļoti neveiksmīgi atbrīvojās no bumbas. Igaunija ar spiedienu iespiež aizsardzībā Īslandi vēl tālāk. Īslanda izšķirās par raka veidošanu. Bumba ārā, piespēle vēl uz laukuma malu. Neveiksmīgi bumbas kontrole pazūd. Vēl viena piespēle, priekšrocība Igauniem. Igauņi Karl Henry vienpersoniski laužās cauri. Ragnar Tomper cīnās par bumbu. Bumbu iegūst Īslande. Īslande spēlē uz otru malu. Sāk individuālu spēli, secina, ka nekur neiekļūs un ar kāju izsit bumbu auta virzienā, bet bumba nepamet laukumu. Individuāla spēle, apspēlē savu aizsardzības spēlētāju, iet līdz kontaktam, spēlē caur zemi. Ļoti labi Igaunijas spēlētājs pamana, ka laukuma malā neviena nav, dodās uz piezemējumu laukuma centrā. Piezemējums 5 punkti Igaunijai. Vadība spēlē iegūta, tagad tik atliek to noturēt un palielināt pārsvaru ar vienu jau tālāk. Realizācijas sitiens veiksmīgs, Igaunijai 7 punktu pārsvars, 7-0, Igaunija, Īslande. Kula ar Versalu izsāk ar sākuma sitienu. Īslande nenokoordinē spēlētājus. Bumba nokrīt zemē, taču Īslandē izdodas bumbu saglabāt. Bumba tiek mesta dziļāk, Igaunija izdara spiedienu. Karl Henry pie bumbas. Bumbu saņem Igaunijas spēlētājs. Vēl draujās uz aizsardzības, caur aizsardzības spēlētājiem un veic piezemējumu ar individuālu spēku un meistarību. Realizācijas sitiens. Veiksmīgs. Piezemējuma tiesnesis, ja paceļ karodziņu, tad tiek ieskaitīts realizācijas sitiens. Un, ja viņš karodziņu ir nolaidis, tur nolaistu, tad realizācijas sitienus neieskaita. Kula ar Versalu vēlreiz uzsāk ar sākuma sitienu. Īslande nespēja nokontrolēt bumbu. Tiesnesis konstatē spēli uz priekšu Igaunijai un piešķir grupu cīņā iespēju bumbu ievadīt Īslandes komandai. Īslanda neveiksmīgi nospēlēja grupu cīņā, pareizāk bumbu saglabā, bet pēc tam labi nospēlēja aizsardzībā
Igaunijas spēlētāji. Tagad šobrīd savukārt tiesnesis uzskata, ka ir notikusi spēle uz zemes, respektīvi spēlētājs, kurš atradies ar zemi, ar roku raka situācijā, ir atspēlējis bumbu, kas nav atļauts. Īslanda izrauja caur laukumu malu, bet Kulera Versolu izdara pie aizsardzībā spiedienu. Piespēle uz centru, neveiksmīga piespēle. Īslandai spēle uz priekšu, bumbu saglabā un bumbu spēlē ievadīs Igaunija caur grupu cīņu, taču kādam no Igaunijas spēlētājiem ir trauma un laukumā dodās ārsti. Igaunijas valsts vienībā medpersonāla lomu uzņēmies peldīt pats regbija savienības prezidents Tims Šeperds. Konsultējās ar Latvijas ārstu. Spēlētājs ir cietis, viņam tiek saldēta bojātā cietusī vieta, lai noņemtu sāpes un lai dotu organismam pašam salaboties. Spēlētājs saka, ka viņam viss ir kārtībā un ka viņš var turpināt spēlēt. Grupu cīņa. Grupu cīņā bumbu ievadīs Igaunija. Mēs redzam, ka tagad grupu cīņā Igauņu bumbu ievad no otras puses. Parasti 9. spēlētājs stāv pa kreisi no saviem spēlētājiem, un šis risks šoreiz neatmaksājās. Īslande ar spēlēm līdz malai, taču tiesnesis atkal konstatē spēli uz priekšu, un grupu cīņa par labu Īslandai. Īslanda ātri izspēlē bumbu ārā no grupu cīņas, iespējams baidoties, kad tur būs spiediens. Igauņi iegūst kontroli par bumbu. Viena piespēle, otra kontakts. Spēlētājs cenšas noiet zemē, raka situācijai. Tiesnesis norāda, ka ir notikusi spēle uz priekšu. Grupu cīņu piešķir Īslandai. Spēli tiesā Kārlis Sarkans. Igauni ļoti labi spēlē aizsardzībā, izdara spiedienu. Tiesnesis uzskata, ka spēlētājs nav atbrīvojis spēlētāju pēc tvēriena, un tāpēc sods par labu Īslandai. Īslanda spēlē ātri līdz malai, taču tur jau tiek izdarīts tvēriens, un pie bumbas Īslanda īsti netiek. Igauni spēlē ar kāju uz priekšu, neveiksmīgi nespēja nospēlēt ar kāju. Ragnar Tompere, kas ar Igaunijas regbija savienības ģenerālsekretārs, ar savu lielo stāvu aizsargā Igaunijas aizsardzības līniju. Īslandai izdodās izspēlēt līdz malai, un Īslandes spēlētājs dodās uz piezemējumu. Igaunijas spēlētājs neļauj piezemējumu notikt pa centru, lai būtu grūtāk iesist realizācijas sitienu. 5 punkti Īslandai, bet Igaunija joprojām vadībā ar 14-5. Īslandai iespējas īst realizācijas sitienu un pietuvāties Igauņiem. Realizācijas sitiens veiksmīgs, un Īslandai 7 punkti, Igauņiem 14.
Tūlīt sāksies otrais puslaiks. Bumba Igaunijas valstsvienībai. Igaunija spēlē zilajos kostīmos, Īslande sarkanajos. Igaunija vadībā rezultātu 14-7. Sākuma sitienu izpilda Kulār Versalu. Sitiens augstu un dziļi tuvu auta zonai. Neveiksmīga spēle Īslandes izpildījumā. Bumba pamet laukumu. Igauņiem iespēja iemest bumbu autā. Igauņi ātri izspēlē, taču neveiksmīgi Hukers nespēja uzņemt piespēli no augšas un bumbu grupu cīņā ievadīs Īslandes vienības spēlētāji. Jūtams nogurums spēlētāju vidū, jo šī ir 4. spēle šajā dienā un vēl atlikusi viena spēle par vietu tālāk. Īslande iegūst bumbu, taču spiediens aizsardzībā no Igaunijas spēlētāja puses. Tiesnesis uzskata, ka spēlētājs ir mests tvērienā un piešķir sodu Igaunijai. Sodu Īslande izspēlē. Iet līdz kontaktam, Igaunija izdara spēcīgu spiedienu aizsardzībā. Piespēle bez adresāta. Bumba jau Igauniem, bumba Īslandei. Ragnar Tomperē veic piezemējumu pašā laukuma malā ar spēku. Igauņiem nu jau 19 punkti. Iespējas sist ļoti sarežģītu realizācijas sitienu. Realizācijas sitiens vārtu virzienā, bet nav precīzs. Igauņi izsāks centrā ar sākuma sitienu, kuru atgādināšu vēlreiz. Drīkst izpildīt kā drop sitienu, kas nozīmē, ka bumbai ir jāatstās pret zemi un tikai tad ar kāju viņu drīkst spērt. Kulār Versalu izvēlās sist bumbu pa centru. Ļoti ciešs un spēcīgs aizsardzības paņēmiens. Īslande izraujās gar laukumu malu. Ķer spēlētāji, netiek viņam klāt. Kulār Versalu arī netiek viņam klāt, bet spēlētājs veic piezemējumu, taču nespēja tikt uz laukumu centru. Dzirdam atbalstītājus tepat fonā, kas gan ir norvēģi, bet atbalsta Īslandi. Īslande izpilda realizācijas sitienu, lai gan viņi ir iedzinējos un realizācijas sitiens aizņem laiku un maz ticams, ka viņu reāli ir iesist no šādas pozīcijas. Tā vietā viņi labāk būtu devušies atpakaļ uz spēli un uzsākuši spēli no jauna, cenšoties pēc iespējas celt spēles tempu, lai tiktu pie punktiem. Otrajā puslaikā pagājusi apmēram puse, atlikušas vēl kādas 3,5 minūtes. Īslandes spēlētāji izsāks no laukuma centra ar drop sitienu. Šīs spēles uzvarētāji cīņā par 5. vietu, pēc tam tiksies ar Azerbaidžānu, kas iepriekš uzvarēja Lihtenšteinu. Dato Dzidzādze personīgi individuāli nospēlē, aiziet no aizsardzības spēlētājiem, diezgan pārliecinoši virzās uz centru, lai gan viņu ķer no mugurpuses. Dato Dzidzādze veic piezemējumu laukuma centrā un nostiprina igauņu pārsvaru.
Dato Dzidzadze dzīvo Tartu un Latvijā. Spēlē Valmieras Fēnikses kluba sastāvā, Latvijas čempionātā regbijā 15 un Latvijas kausā regbijā 15. Laiks spēlē igauņiem par labu. Davids Andro Dzidzadze, jeb Dato Dzidzadze, veic realizācijas sitienu no vārtu priekšas un sitiens ir rezultatīvs. Igauņi saka saviem spēlētājiem, ka ir atlikušas 2 minūtes. Treneris Zaza Dzidzadze norāda, ka taktika netiek mainīta, spēlējam tāpatās, vēlreiz tiek celta bumba uz centru. Tiesnesis savukārt norāda, ka spēlētāji, kas uzskrēja uz bumbu, ir atradušies priekšā sitējiem kādā brīdī pirms sitiena, un tādēļ brīvsitiens tiek izpildīts centrā, un to izspēlēs savukārt Īslandes vienības spēlētāji. Cenšas individuāli ar spēku, Karel Henry pieķerās bumbai, un, godīgi sakot, viņš ir no cīkstoņiem nācis maz ticams, ka kāds no viņa rokām tiks ārā. Tieši tā, bumba piespiesta, bumba cīņā būs Igaunijas komandai. Igauni ar katru spēli gūst nedaudz vairāk pārliecības. Viņu valstī regbijs ir salīdzinoši jauns. Pavisam nesen viņi ir iekļuvuši Eiropas regbija federācijas sastāvā un lepojās ar to savu sasniegumu. Igaunijā vairāk spēlē regbija 15, bet arī regbija 7 redzam ir spēlētāji, kas prot spēlēt. Spēle ved ārā, Kula ar Versalu, Karel Henry. Atbalsts, taču atbalsts spēlētājs nenokontrolē bumbu, spēle uz priekšu un bumba būs Īslandes komandai. Tiesnesis norāda, kur ir iezīmētā cīņas vidusvieta. Īslanda ātri spēlē ārā, spiediens ar aizsargiem. Īslanda netiek atspēlēt bumbu, igauņi jau pie bumbas, spēle ar kāju. Tiesnesis norāda, ka ir notikusi spēle uz priekšu un spēle beigusies. Igauņi vadībā 26-12, tātad Igaunija tiksies spēlē par 5. vietu ar Azerbaidžānu.